Sveiciens no Strasbūras, kur nu pat aizdīt pēdējā šī gada plenāra sesija. Šī nedēļa Eiropas parlamentā darba ziņā nepavisam neliecināja par to, ka būtu pirmsākta nedēļa. Virkne patiešām būtisku debašu un lēmumu, kas skar Eiropas drošību, enerģētisko neatkarību un mūsu ekonomisko nākotni. Sākšu ar aizsardzību, jo tas šobrīd ir pamats visam pārējiem. Eiropas parlaments ir ar ļoti lielu pārliecinošu vairākumu 519 balsīm par pieņēma aizsardzības mini omnibus, regulu, kas paredzēta, lai paplašinātu investīcijas aizsardzībā. Tas būtībā nozīmē, ka Eiropas Savienība beidzot pārstāja izlikties, ka dzīvo miera laikos un pielāgo savus finansēšanas un fonda instrumentus mūsdienu drošības realitātei. Runa nav par jaunu naudu, bet par to, lai esošie Eiropas fondi var tikt izmantot aizsardzībai, militārajām tehnoloģijām un divējādi pielietojumu projektiem. Īpaši svarīgi, Ukraina tiek piesaistīta Eiropas aizsardzības fondam. Tas nozīmē ciešāku Ukrainas integrāciju Eiropas aizsardzības industrijā un skaidru politisku signālu, ka Ukraina ir Eiropas drošības telpas daļa. Eiropas sabiedrība šobrīd šo virzienu atbalsta. Ap 80% eiropiešu atbalsta ciešāku sadarbību aizsardzības jomā. Un vairāk nekā 70% uzskata, ka militārais aprīkojums jāiepērk koordinēti. Politiskais pamats tagad ir ielikts. Tālāk, militārā mobilitāte. Tas ir jautājums, par kuru austrumu flangā ilgi runājām, bet pārējā Eiropā tas bieži tika uztverts pārāk teorētiski. Šonedēļ parlaments skaidri pateica, karaspēkam un militārajiem aprīkojumiem Eiropā ir jāspēj pārvietoties ātri, bez liekas birokrātijas, bez absurdiem šķēršļiem uz iekšējām robežām. Šobrīd realitāte ir tāda, ka militārās tehnikas pārvietošana pāri Eiropas Savienības robežām dažkārt var aizņemt vairāk nekā mēnesi. Krīzes situācijā tas ir nepieņemami. Eiropā ir ap 500 infrastruktūras karsto punktu, tilti, tuneļi, ceļi, kas nav piemēroti militārajai slodzei. To modernizācijai vajadzīgi vismaz 100 miljardi eiro. Šeit īpaši gribu uzteikt kolēģi Robertu Zīli, kurš kā līdziņotājs konsekventi virzīja praktisku pieeju. Mazāk papīru, vairāk digitālu risinājumu, ātrākas atļaujas un NATO standartus. Miera laikā spēkiem jāspēj pārvietoties 3 dienu laikā, bet krīzes situācijā 24 stundās. Trešais būtiskais lēmums šonedēļ – atteikšanās no Krievijas gāzes. Parlaments pieņēma regulu, kas no 2026. gada aizliedz Krievijas sašķidrinātās gāzes importu, bet līdz 2027. gadam pilnībā pārtrauc cauruļvadu gāzes ieplūšanu Eiropas Savienībā. Tiek ieviesti sodi un stingrāk izcelsmes kontrole, lai nebūtu apiešanas schēma. Tas nav tikai enerģētikas jautājums, tā ir arī drošība. Krievija enerģiju kā ieroci izmanto jau gadiem. Kā Eiropas konservatīvo reformistu grupas ēnu ziņotājs no Starptautiskās tirdzniecības komitejas puses uzsver. Šeit galvenais būs nevis politiskais paziņojums, bet ieviešana praksē. Atkarības ir jālikvidē līdz galam, nevis jāvelk bezgalīgi garumā. Nākamais solis šajā visā būs nafta, un tas arī skaidri ir pateikts un komunicēts no Eiropas komisijas. Šonedēļ Strasbūrā bija arī balsojums par aizsardzības mehānismiem saistībā ar Eiropas Savienības un Mercosur nolīgumu. Mercosur ir apvieno valstis Brazīliju, Argentīnu, Urugvaju un Paragvaju, tātad vairāk nekā 270 miljonu patērētāju tirgu. Šeit svarīgi pateikt skaidri, neviens Eiropas Savienības tirdzniecības līgums vēsturē nav bijis Eiropai neizdevīgs. Katrs no tiem ir palielinājis eksportu, radījis darba vietas un stiprinājis konkurētspēju. Latvijai, kā mazai un eksportā balstītai ekonomikai, tirdzniecība nav ideoloģija, tā ir nepieciešamība. Vienlaikus parlaments pastiprinājis aizsardzības mehānismus lauksaimniekiem, jo vairāk nekā 40% Mercosur eksportu uz Eiropas Savienību ir lauksaimniecības produkcija. Tie paredzēti, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un apdrošinātos pret tirgu satricinājumu. Taču kopumā Eiropas Savienības un Mercosur vienošanās stiprinās Eiropas klātbūtni Dienvidamerikā laikā, kad tur arvien agresīvāk ienāk Ķīna. Vēl viens svarīgs lēmums šajā plenārsesijā – birokrātijas mazināšana uzņēmumiem. Eiropas parlaments apstiprināja omnibusa vienkāršošanas pakotni, kas samazina ilgtspējas un pienācīgas rūpības prasības. Tātad turpmāk pilna ziņošana attieksies tikai uz ļoti lieliem uzņēmumiem, bet mazākiem uzņēmumiem šīs prasības būs brīvprātīgas un ievērojami vienkāršākas. Pienācīgas rūpības pienākumi būs tikai pašiem lielākajiem uzņēmumiem, un sodi tiks piemēroti valstu, nevis Eiropas Savienības līmenī. Tas nozīmē mazāk papīru, mazāk izmaksu un vairāk fokusu uz reālu uzņēmējdarbību. Eiropas konservatīvā grupa šo atbalstīja, jo Eiropai ir vajadzīga ilgtspēja,
kas neslāpē konkurētspēju. Ja gribam, lai investīcijas un darba vietas paliek Eiropā, regulējumam jābūt samērīgam. Ar šo arī noslēdzam darbu Eiropas parlamentā šajā gadā. Paldies, ka sekojāt līdzi un tiekamies nākamgad Ugunīgā zirga gadā.